Paldies! Kur pirms tam esi, es saprotu, uz trenižiem gāji, jā? Ilgu laiku? Nu tā. Tu tā kā treneru pavadībā vingroji vai? Jā? Nu vairākas varbūt uz tiem svariem. Un tad arī viss tas speciālais sporta uzturs ir, kā muskuļi tā kā veidojās. Pie šādām te, kā mums ir vingrošanas, principā muskuļi neaug. Tev viņi nostiprinās, jā, bet viņi neaug. Ir tā, ka pie šādas fiziskas aktivitātes ir tā, ka vairāk gribās ēst. Un jāmēģina nokontrolēt ir tas, ka neēst vairāk kā ikdienā. Tā, tur, un principā mēs varam vingrot, mēs varam nevingrot, bet ļoti daudz, kas no tās ēšanas atkarīgs ir, apmēram 70% ir no ēšanas atkarīgs. Bet es neuzskatu, ka es daudz ēdu. Tagad smagākais daļa. Samanta. Cik bija pirms akadēmijas? Es neteikšu, cik es biju. Nē. 64,2. Un cik bija iepriekš? 60. Es jūtos tagad tāds bumbulis, točina. Es taču neesmu tik liela. Esmu. Cik liela? Nu liela. Ko tu šodien ēdīsi? Samantiņa atnāca pēc svariem. Man biedē nenormāli tā desa lielā. Bet viņa jau pusi apēst tevi. Nē, tā melnā. Tā asins desa. Man tie kaut kādi 4 kilogrami pa šitām nedēļām pienāk. Nē, vienkārši, izskatās vienkārši, ko es esmu pat redzējis, tas varbūt ir savantāts vai kā, bet, ka tu ļoti pārdzīvo, kad... Nē, protams, katrai sievietei ir svarīgi, kā viņa uzskatās, un taču to visu Latvijas priekšā pasaka. Man bija tā, kad es neēdu vispār. Nu tā ir anoreksija. Kad es biju tāda, ka vispār, man puisis laik pār, kas tu debīlis, un tev normāls, labs augums, ko tu dari? Ko tu saproti vispār? Un tad vispār es neko neēdu. Un es baidās labā čajā sajūtu. No šitā katrā ziņā tu noteikti lielāk masīvāk neplūks. Un tu nepārdzīvo. Man personīgi tu ļoti patika koncertā ar to savu zilo kleitu. Man likās ļoti, ļoti skaista. Es, kad tevi jau ieraudzīju augšā tajā balkonā, es domāju, wow, nopietni. Paldies. Man tiešām ļoti patika. Nu, ok, labi, paldies.